patiesi prieks, ka mēs esam visi kopā. Un šobrīd mēs esam sanākuši kopā, lai mēs uzzinātu kaut ko jaunu, kaut ko interesantu un kaut ko patiešām nebijuši. Tāda iespēja ir reti kāda. Un jo mums vairāk draugu, jo mēs vairāk varam uzzināt jaunumus. Un tieši tāpat pie manis atnāca šis jaunums jau augusta mēnesī. Un tagad es esmu diezgan daudz darba ieguldījusi, izveidojusi lapas un izeksperimentējusies ar šo te produktu un esmu gatava stāstīt jums. Es esmu Ingūna Petersone un gribu sākumā nedaudz teikt, kāpēc es izvēlējos šo te produktu un kāpēc es izvēlējos vispār sākt stāstīt cilvēkiem, pārējiem, saviem draugiem, radiem, paziņām, vienalga, jebkurš cilvēks, kurš nāk manā ceļā. Man vienmēr patīk labas lietas, kvalitatīvas lietas, un es esmu sākusi arī pieņemt tādu iespēju, ka es pērku patiešām no ražotāja. Un tas nozīmē, ka es arī pārstāvu šo uzņēmumu. Kāpēc es tā daru? Tāpēc, kad ja es kaut ko sāku rekomendēt vai stāstīt, tas laikam ir mans lielākais mīnus, kad man par šo produktu vajag uzzināt gandrīz visu un saprast visos sīkumos, kā viņš darbojās, būt arī vietā, kur viņu ražo. Par šo produktu tieši ražotnē es vēl bijusi neesmu, bet pietiekoši daudz es jau par viņu esmu uzzinājusi. Un tāpēc es esmu gatava dalīties ar jums. Tas bija tas, kas mani uzrunāja, lai es sāktu ar viņu strādāt. Jo tad, kad man pirmo reizi pateica, kad ir tāda iespēja izlīdzināt audumu bez gludekļa, man likās neticami. Bet tā ir arī visiem pārējiem. Un cilvēkiem tas, kas ir jauns, nezināms, bet tai pašām laikā mājsaimniecībā tik ļoti noderīgs, tas viņiem vienmēr ir interesants. Un tāpēc es esmu pilnībā gandrīz jāsaka aizrāvusies ar šo projektu, jo visi, kas man nāk pretīm, lielākā daļa ir ieinteresēti un lielākā daļa saka, es gribu pamēģināt un nopirkt, un tieši tāpēc mēs esam šajā pasākumā. Un sākšu ar pašu produktu. Produkts ir bioloģisks produkts, kurš kalpo kā alternatīva gludeklim. Bet, protams, kad mēs ar viņu negludināsim visu veļu. Alternatīva tas nozīmē to, ka viņš mums ir kā mobīlais instruments līdzi. Tajā gadījumā, kad mēs esam ceļā, protams, mēs vienmēr esam izlīdzējušies. Ir bijuši dažādas ķibeles, jau šobrīd cilvēki stāsta savu pieredzi, cik interesanti aizbrauc uz pasākumu, gadās, ka cilvēks aplējās, viņam ir jāizskalo šis te plankums tiek izskalots, bet paliek burzījums tad, kad izžūst, vai, piemēram, arī varbūt gadās, kad pavisam citas drēbes jāpārvelk un viņas tiek izvilktas no somas, un tad ir ļoti liels pārsteigums, kad kādam ir līdzi jau šāds te jaunums. Bet arī visiem, kas man prasa, kā tev iet, es saku, es strādāju ar kaut ko jaunu, inovatīvu, interesantu, viņi saka, es arī gribu uzzināt. Un kas ir nākamā svarīgākā lieta? 3 bioloģiskas eļļas – rapšu eļļa, lineļļa un kokoseļļa. Sastāvu es minu tāpēc, kad mums jau te bija tāda pieredze, ka viens cilvēks bija minējis, ka viņam no lineļļas ir alerģija. Bet uzņēmumam pret tādām aizsardzībai ir dermatoloģiskais tests. Tas nozīmē, ka dermatoloģiskais tests garantē to, ka šo produktu var lietot mazi bērni, arī hipoalerģiski cilvēki. Un tas nozīmē, ka uzņēmums uzņemās atbildību, jo dermatoloģiskais tests Vācijā apstiprināts nozīmē diezgan daudz. Maz kompānijām ir šādu dermatoloģisko testu. Tas bija tas, ar ko es gribēju sākt par šo produktu. Ko par produktu vairāk stāstīt? Gandrīz nekas jau nav ko teikt. Tas, kad viņu patiešām vajag katrā mājsaimniecībā vienu izmēģināt. Izmēģināt, kur jūs viņu varat pielietot, mums ir daudz dažādu ideju. Piemēram, es, kad gludinu vīriešu kreklus, nevajag mocīties uz aprocēm, šeit ātri var uzpūst, lielos gabalus, taisnos gabalus izgludina.
uz vilnas jaciņām tās vispār nevajag gludināt, uzpūši izlīdzina, uz plānajām blūzītēm tās arī es vispār vairs negludinu visur, kur ir dažādi volāniņi, rišķiņas. Tur arī es ātri izsmidzinu un viņš ļoti labi funkcionē. Ar vienādi sakot, idejas ir daudz dažādas. Bet, protams, tiem, kas ceļo, kas ir lietišķie cilvēki, vienmēr somā drošības pēc, nu tas ir ideāls līdzeklis. Kas vēl, kamēr viņu cilvēki nepazīst, tā ir ideālākā dāvana. Ir cilvēki, kas jau gados, ir cilvēki, kas lieto tikai sintētiskus apģērbus, un viņi saka, man tas nederēs. Bet padomājiet vienu, jums varbūt ir mazbērns, jums varbūt ir bērns, kurš patiešām ir šajā te sabiedriskajā dzīvē ļoti aktīvs, un viņam ir vajadzīgs izskatīties labi. Tā kā dāvanai tas būs ļoti inovatīva un pārsteiguma pilna dāvana. Tas būtu par pielietojumu, un tāpēc jūs noteikti vienu pudeli paņemat, izmēģināt, un tad būs skaidrs. Un tagad droši vien mums būtu pats īstais laiks arī uzzināt, kā viņš darbojās. Darbojās viņš, līdz 40% pieaugums drīkst būt sintētikas. Tāpēc ļoti, ļoti efektīvi darbojās uz līnu, uz koka vilnu, un tagad, redzat, man šis te ir lina audums, bet viņš ir ļoti spēcīgi saburzīts, parasti jau dzīvē tas tā nav, un es izsmidzināšu tikai šeit pa vidiņu, lai neaizņemtu daudz laika un arī, lai varētu redzēt efektu. Kā tas notiek? Notiek tas sekojoši. Ir jāsakrata šīs te šķidrums, tas ir izsmidzināms šķidrums. Mēs ņemam viņu, izsmidzinām apmēram 15 cm attālumā. Es pat tā domāju, kā man būs ērtāk. Pavisam nedaudz. Un mēs jau varam redzēt, ka šeit uz tās vietas, kuras izsmidzināju, jau viņš iztaisnojas, bet mēs paņemam pa šķiedriņu, palīdzam, pastiepjam. Paņemšu vēl pilnībā līdz apakšpusē, lai jūs redzētu. Var redzēt efektu, var redzēt? Ja? Efekts ir labs. Lūk, šādi te viņš darbojās. Un tādā pat veidā, piemēram, atnākot no darba vakarā, ja svārkus un teiksim, blūzes vai kreklus, ja viņi nav sasvīduši, viņus nevajag mazgāt. Ko es gribu teikt par šo te produktu? Būs arī vēl jau ierakstījums pieejami. Mēs nekad neesam aizdomājušies par to, kad ar eļļām gatavotus krēmus, lina eļļa, viņa gan mūs no iekšpuses ļoti brīnišķīgi eļļo un tīra organismu, gan arī krēmiem tiek pievienota lina eļļa, gan matiem, kad viņa ļoti brīnišķīgi mitrina mūsu sejas ādu, mūsu ādu, un tas pats notiek arī ar šķiedrām, ar audumu šķiedrām. Jo mums, protams, cita nekā nav šobrīd piedāvājumā kā vienīgi vai tvaika gludekļi vai gludekļi, vai vienalga kādas sistēmas, ar ko mēs gludinam, bet jāatcerās, ka tas ir tieši tas pats, ko mēs daram ar saviem matiem, ja mēs fēnojam, veidojam, mati paliek sausi, un tas pats ir arī ar audumiem. Bet šobrīd šādi te alternatīvu maziem burzījumiem, tas ir visideālākais risinājums, kāds vien var būt, jo tādā veidā mēs apģērbam iedodam otro jaunību un otro dzīvi. Tas bija arī tas, ko es gribēju par šo produktu teikt, jo šeit vairāk nekā nav ko stāstīt. Vienīgi tas, kādā veidā jūs esat sanākuši šo pasākumu, visi jūs zinājāt, ka šajā pasākumā varēs vienu pudeli nopirkt, un jūs esat jau tam sagatavojušies, viena pudele maksā 15 eiro, un mēs aicinājām uz to pasākumu jūs tāpēc, kad jūs bijāt gatavi vienu nopirkt, jo uzņēmums pārdod šo produkciju savā internetu veikalā ar kāda cilvēka rekomendāciju, jo, ja jūs šo produktu nezināt un nepazīstat, jūs arī nezināt, ka viņu var nopirkt un ka vispār ar viņu šādā veidā var darboties.
Kāpēc viņu netirgo veikalā? Tieši tāpēc, ka redzat, šis produkts ir jāpastāsta un par šo produktu ir jums jāzina daudz vairāk. Bet veikalā ir ļoti daudz produkcijas, ar mums strādā audumu veikali, bet meitenēm iet ļoti grūti, viņas ir ieinteresētas, tāpēc, ka viņas veido to tā kā papildus iespēju, vairāk ērtāk strādāt ar šo produktu ir šuvējiem, jo veikalā nāk cilvēki pēc auduma, viņi nāk pēc citām lietām, un šis ir kā blakus produkts. Un tad, ja viņš vēl ir jārāda, tad tas paņem daudz laika. Tāpēc mēs turpināsim strādāt šādā veidā, un, protams, ka stāstot un reklamējot, arī es šobrīd kavēju savu laiku, uzņēmums mums par to atlīdzina naudas vērtībā. Un par katru kasti, par pirmām 4 kastēm, tas ir 8 pudeles katrā kastē, uzņēmums par katru iztirgoto kasti par 8 vienībām cilvēkam samaksā 20 eiro. Un šādā te veidā, tagad jūs šeit esat 8, ja katrs no jums saviem 8 radiem draugiem vai paziņām novadīs arī šādu mājas pasākumu, vai varbūt iedos tikai šo te video, nav jau vajadzīgs pat visiem nākt kopā, ja jūs varat saskaņoties ar to, kādā veidā jūs sakārtosiet šīs te naudas lietas, produktu var pārsūtīt pa pastu, vai produktam var atnākt pakaļ vienā vietā, kur esam norunājuši, mēs tā arī esam darījuši, ja? Galvenais, lai notiktu šī te virzība uz priekšu. Tad tas nozīmē, ka tagad šobrīd šādā te veidā 8 pudeles iztirgojot, es vienai meitenei došu iespēju jau kļūt par tiešo pircēju veikalā, jo veikalā, kā es teicu, var kļūt par pircēju tikai tajā gadījumā, ja paņem iepakojumu, bet tas nozīmē, ka uzreiz ir jāiegulda 108 eiro. Bet šobrīd tā meitene jums teiks lielu paldies, jo visi mēs esam nopirkuši pa vienai pudelei, un viņa ir ieguvusi iespēju jau sākt šos te 20 eiro, un par 4 20 tas jau ir 80, pēc tam 28, un tādā pat veidā jūs jau pirmajā aplī varat nopelnīt 280 eiro, un tā ir brīnišķīga iespēja papildus peļņai. Bez tam mums ir akcija, kad šobrīd strādājot līdz decembra mēnesim un ļoti ātri strādājot, intensīvi, mēs nākamā gadā varam pavadīt 7 dienas Kanārijas salās. Tā kā arī par to jūs varat uzzināt, un es jums teikšu paldies, ka jūs bijāt kopā šajā pasākumā.